Mani sauc Teo. Pašlaik mēs ar ģimeni dzīvojam Rīgā. Mēs ieradāmies no Krievijas pēc tam, kad sākās karš, jo kā politiskie LGBT aktīvisti beigām no vajāšanas dzimtenē. Man Latvijā vienmēr ir veicies. Nav tā, ka mēs pēkšņi izvēlējāmies šo valsti. Atbraucām, jo mums jau sen ir zināma saikne un jūtas pret Latviju. Kas attiecas uz veiksmi, man ir ļoti mazi nenozīmīgi stāsti, bet tie ir mani, un tie silda sirdi. Pirmkārt, pirmo reizi nokļuvu Rīgā, kad man bija 19 gadi. Tas bija 1992. gads. Latvija jau bija atsevišķa valsts. Baltijas valstīs bija izkārti karodziņi ar uzrakstu Latvija, Lietuva, Igaunija. Tā ir Eiropa. Taču robežas joprojām bija atvērtas, un mēs par visu maksājām rubļos. Mani uzaicināja uz kaut kādu konferenci kādā Lietuvas pilsētā, netālu no Latvijas robežas. Tā bija šausmīgi garlaicīga. Mēs ar draugiem devāmies uz Rīgu ar autobusu. Ceļā pavadījām 2 stundas. Ieradāmies Rīgā. Večiņas, kas pie autoostas pārdeva kucēnus, man paskaidroja, kā nokļūt līdz domam. Protams, ka mēs zinājām, ka ir Doma katedrāle, ka tā ir skaista, un tā es esmu Vecrīgā pastaigājos. Starp citu, toreiz tā bija absolūti tukša. Tu atnāc, un tur nav absolūti nekā, neviena. Klusums, tukšums, nekas nedarbojas. Tagad ir pilnīgi citi iespaidi. Es skatos uz šiem dakstiņu jumtiem. Man vienmēr ir bijusi vēlme nokļūt kādā Eiropas pilsētā, kur ir dakstiņu jumti, lai paskatītos uz šo pilsētu no šāda jumta no augšas. Bērnībā man ļoti patika Astrīda Lingrēna, arī jaunākajam brālim patika. Lasījām. Man radās pilnīgi traka ideja uzkāpt uz jumta. Vēl neliela priekšvēsture. Kad man bija 7 gadi, man bija draudzene, kuras māte bija latvieta. Draudzeni sauca Ilona. Mēs ar Ilonu dzīvojām kopmītnēs kopā ar vecākiem. Kopmītnēs vienmēr bija atvērta ieeja uz jumtu. Mēs mēdzām no šī jumta laist papīra lidmašīnas. Man neskāpēc bija absolūta pārliecība, ka ieiešu jebkurā namā Rīgā un izēju uz jumta būs atvērta. Bet tagad es saprotu, ka tas, protams, tā nav. Es mēģinu ieiet pirmajā mājā, kas gadās ceļā un atklāju, ka Rīgā jau slēdz ārdurvis. Mums Krievijā vēl nekā tāda nebija, vēl ārdurvis netika slēgtas. Bet tad, kāpēc pasūtījuma no mājas iznāk kāds iedzīvotājs, un es iešmaucu iekšā, kāpju augšup. Kāpēc man bija pārliecība, ka jumta durvis būs atvērtas? Izēju uz jumtu, bija atvērta. Varēja redzēt debesis. Es kāpju augšup pa kāpnēm un redzu debesis. Tad es uzlienu uz jumta. Tas patiešām ir brīnišķīgi. Es redzu šos dakstiņu jumtus. Mans sapnis piepildījies. Līdz tam man nekad nav bijusi pieredze apmeklēt Eiropas pilsētas. Šī bija īsta Eiropas pilsēta. Tā visu laiku pa drusciņai arvien paveicas. Mums ir dzīvoklis. Mēs to iegādājāmies 2014. gadā. Mums paveicās ar nekustamā īpašuma aģentu. Paveicās ar dzīvokli. Tad kādu dienu es gribēju aizvest bērnu uz jūru, un mums paveicās atrast māju vietā, kur nevienam nav to izdevies izdarīt gadu desmitiem. Atrast mājokli. Cilvēki cits pēc cita stāv rindā, lai to noīrētu. Tolaik, kad apmeklēju Latviju, mani vienmēr pārsteidza tas, cik ļoti atšķiras cilvēki Latvijā no cilvēkiem Krievijā. Nopietni. Pirmkārt, viss sākas ar robežsargiem, jo robežsargi bija tik laipni, ka uzreiz gribējās ar viņiem saradoties un gandrīz vai dzīvot kā vienai ģimenei. Krievijā pierod izturēties piesardzīgi pret cilvēkiem formā. Savukārt šeit viņi ir tik draudzīgi, jauki cilvēki, kuri nevēlas teikt, ka tev kaut kas nesakrīt, brauc prom no šejienes. Viņi cenšas palīdzēt.
investēt, lai tu varētu iebraukt Latvijā. Tas patiešām bija pārsteidzoši. Tad man vēl ļoti patika, pie tā neuzreiz iespējams pierast. Vari atklāti runāt par to, kas tev vajadzīgs, ko tu vēlies. Tu vari būt pilnīgi pārliecināts, ka cilvēki paņems tikai to, kas viņiem nepieciešams. Neviens nemēģinās ielausties tavās robežās, nemēģinās no tevis izspiest kaut ko vēl. Man sākas šķist, ka manī mīt tāds iekšējs latvietis, ka es patiesībā esmu dzimis nepareizajā valstī. Var tik vienkārši, adekvāti sarunāties ar cilvēkiem, ka tas patiešām ir baudījums. Teiksim tā, lielākoties man nācās sazināties ar cilvēkiem no servisiem. Es ierodos ar naudu, mēs sarunājamies par kaut kādām lietām. Jebkurā gadījumā pat tad, ja tas nebija saistīts ar kādu servisu, ja mēs mēģinājām kaut ko darīt kopā ar kaimiņiem īrētajā mājā. Tas bija patiešām brīnišķīgi, cik laipni un vienkārši, ļoti viegla komunikācija. Protams, mani aizskar. Es saprotu, kas to izraisīs, bet kā cilvēku mani personīgi aizskar uzbraucieni par to, ka es nevaru kaut ko pateikt latviski vai lasu sociālajos tīklos. Apnikuši tie krievi, visur ir krievu valoda, kā tā var? Es nejūtu vainu par to, ka es vēl neprotu labi runāt latviski, ka es vēl mācos. Parasti, kad kaut kur ierodos, es saku, es nesen dzīvoju Latvijā, kursos mācos, bet slikti runāju, vēl sliktāk saprotu. Visbiežāk cilvēki pāriet uz valodu sajaukumu vai kaut kā cenšas runāt lēnāk. Kādus vārdus man pamāca arī pārdevēji, kā vajag pareizi runāt. Aizskar. Man arī šķiet, ka man aziātiskā izskata dēļ pat vietējā LGBT kopiena mani uztver kā svešo. Rīgā ir kvīru koris, kuram es vēlos pievienoties, bet man ir mazliet bail. Viņi rīko dziesmu protestus. Starp citu, man tas ļoti patīk, jo kora dziedāšana ir tik nozīmīga Latvijas kultūras sastāvdaļa. Cilvēki, kvīri sapulcējas pie Saimas ēkas, lai dziedātu. Pēc tam viņi vāc parakstus par jautājumu, par kuru šoreiz dziedāja, piemēram par laulību, līdztiesību. Es domāju, ka viņi nāks arī pie manis, lai saņemtu manu autogrāfu. Tad es skaidrotu, vai nepilsonim drīkst parakstīties. Viņi pie manis nepienāk. Viņu skatiens vienkārši slīd man garām. Tas ir, viņiem es acīm redzot izskatos pēc cilvēka, kuram nav nekādas saistības ne ar Latviju, ne ar kopienu. Es domāju, droši vien tas ir tāpēc, ka es tā izskatos. Tāda lieta. Man šeit nav bijis darba pieredzes, pat mēģinājumu iekārtoties darbā. Bet redzu, ka Rimī ir sievietes hidžābos, visticamāk, nezinu, vai es varēšu pretendēt uz kaut ko tādu. Jo mans darbs kopumā ir saistīts ar valodu, žurnālistiku, medijiem. С медиа, и поскольку lai iemācītos runāt latviski, rakstīt latviski tā, ka tas būtu organiski, vēl nepieciešams ilgs laiks. Līdz ar to es domāju, ka man var paveikties tikai ar darbiem, kas darām ar rokām. Es laikam gribētu, ka būtu īsas integrācijas meistarklases vai integrācijas kursi. Starp citu, reiz Facebook uzdūros kāda projekta reklāmai, kurā cilvēki tiek vesti ekskursijās par Rīgu, lai viņiem ne tikai pastāstītu par skaistām ēkām, bet arī par to,
kā tas ir saistīts ar Latvijas vēsturi un kultūru kopumā. Lūk, šādas lietas. Tās varētu būt kulinārijas meistarklases, kurās varētu gatavot nacionālos ēdienus ar stāstu par to, kāpēc ir tā. Vai, piemēram, izšūt jostas. Tas būtu diezgan interesanti. Tomēr, ja tas būtu angļu valodā, es droši vien arī nevarētu apmeklēt. Es saprotu, ka ir tādi kursi par tradīciju iepazīšanu, lai cilvēkus integrētu, skaidrojot, kas Latvijā vispār ir, kas ir interesants, cik tas viss ir silti. Laikam es jau gribētu. Svētkos man kļūst īpaši skumji, jo šeit valstī vispār nav neviena, kas priecātos, ja mēs atbrauktu ciemos. Jūs taču saprotat, ka svētki vienmēr tā ir ģimene. Pat, ja neesat redzējušies gadu un atbraucat pie tuviniekiem ar maziem bērniem, un tur māja ir pilna ar bērniem, radiem, un lai gan jums nav tuvu attiecību, jūs tik un tā priecājaties redzēt citu. Bet mums, diemžēl, vairs tā nav. Proti, tagad mēs pat nevaram nevienu apciemot svētkos. Ja svētku laikā būtu tādas vietas, kur varētu atnākt migranti, cilvēki, kas palikuši bez dzimtenes, bez savas ģimenes, un viņus ar laipni gaidītu, tad tas būtu ļoti forši. Agrāk, kad domāju par to, ko varētu darīt valsts labā, ja dotos emigrācijā, pieļāvu, ka, piemēram, varētu strādāt ar bērniem, jo maziem bērniem ļoti nepieciešams siltums un dažas vienkāršas prasmes, kas man arī ir. Taču tagad šaubos, vai ir pieņemami runāt ar bērniem lauzītā latviešu valodā. Es varu kaut ko dot tikai tādiem pašiem migrantiem, kā es. Savā šī brīža situācijā es varu dot Latvijai tikai to, ka man ir tiecīga vēlme iepazīt Latviju. Es saprotu, ka nekad nevarēšu piesavināties tradīcijas vai tās apgūt. Es ļoti gribu un mani ļoti interesē tas, kas norisinās Latvijā. Man interesē māksla, literatūra, notikumi. Ko es varu kā migrants darīt? Ja, piemēram, prastu celt, tad darītu to. Iespējams, kaut ko tam līdzīgu. Vēl, esmu LGBT aktīvists. Krievijā LGBT aktīvisms nav tāds pats kā šeit. Mēs savulaik paveicām patiešām foršas lietas, un man šķita, ka mēs atbrauksim un visas mūsu prasmes un iemaņas noderēs šeit. Bet, kad tu ierodies šeit ar savu redzējumu, prasmēm un iemaņām, izrādās, ka pat mēģinājums aktīvi darboties ar tām tiek uztverts kā šī impēriskā vēlme pamācīt. Mācīt cilvēkiem kaut ko tādu, kas viņiem iespējams pat nav vajadzīgs. Un vissvarīgākais, ko migrants var darīt, pat visadvancētākais, ir ieklausīties tajā, ko vēlas vietējā kopiena. Ja vietējā kopiena pieņem to, ko viņš piedāvā, tad labi. Ja viņiem tas neder, tad neder, jo situācijas mūsu valstīs, protams, ir ļoti atšķirīgas. Latvijas ļaudis cenšas saglabāt savu kultūru, kā viņi to uztur, iepazīstina to bērnus un kā viņi cenšas saglabāt valodu. Tas man ļoti patīk, un man šķiet, ka tas ir nepieciešams. Es vēlu jums veiksmi šajā ceļā. Tas nav svarīgi tikai nacionālās pašapziņas veidošanai vai kaut kam citam. Tas vienkārši ir ļoti silti. Latvijā ir brīnišķīgas siltas tradīcijas. Es vēlētos, lai neskatoties uz visiem šiem globālajiem satricinājumiem, kas, protams, ietekmē valsti, tiktu saglabāts šis siltums un šīs tradīcijas, kas vieno cilvēkus.